Komunikācijas trūkums attiecības, kā tas vispār izpaužas, no kurienes tas rodas un kādas var būt sekas, kad ir komunikācijas trūkums attiecībās starp sievieti un vīrieti. Un kas tad vispār ir komunikācijas trūkums? Komunikācijas trūkums ir attiecībās nozīmē to, ka partneri nespēj vai nevēlas atklāti un godīgi dalīties savās domās, savās sajūtās, vajadzībās, savās problēmās, un tas var izpausties kā klusēšana, izvairīšanās no sarunām un nepietiekama uzmanība vienam otram, un vai arī nepareiza vai virspusēja saziņa. Un kāpēc vispār rodas komunikācijas trūkums attiecībās? Tas ir bailes no konflikta vai no noraidījuma. Daudzi baidās atklāti sarunāties, tāpēc, ka baidās, ka tas tiks novests pie strīdiem vai partnera aizvainojuma vai, piemēram, pie kritikas. Iepriekšējās negatīvās pieredzes. Ja iepriekšējās sarunās partneris ir reaģējis asi, kritiski, neiecietīgi, rupji, cilvēks var izvairīties no atklātības. Tieši tāpat ir arī emocionālais nogurums vai stresa ietekme, kad cilvēks ir pārguris vai satraukts, viņam varbūt ir grūtāk izteikt savas domas. Tāpēc obligāti komunikācija ir jābūt tad, kad abi divi ir atpūtušies, izgulējušies, un mierīgi var izteikt savas patiesās domas un sajūtas un izteikt savus priekšlikumus attiecībās. Tāpat ir arī atšķirības komunikācijas stila vai valodas. Dažādi cilvēki pauž sevi atšķirīgi. Viens var būt tāds tiešs, patiešo visu teikt un runāt, otrs var būt vairāk noslēgts un tāds iekrimdējies vairāk sevī. Tieši tāpat ir arī nepietiekama emocionālā inteligence, grūtības atpazīt un izteikt savas emocijas, var radīt komunikācijas barjeras. Un kā vispār izpaužas šis komunikācijas trūkums attiecībās? Tie var būt nepārtraukti pārmetumi, mazsvarīgas lietas tiek uztvertas kā nopietnas problēmas, nevelti ir tāds teiciens, ka no mušas uzpūž ziloni. Emocionālā distance. Partneris sāk justies vientuļi, nesaprasti, atstumti, nevēlēšanās dalīties ar svarīgām lietām, izrunāt svarīgas tēmas, jo tās tiek ignorētas vai apspriestas virspusēji, un klusēšanas periods pēc strīda tā vietā, lai risinātu šīs problēmas, partneri izvairās no sarunām. Un tieši tāpat ir arī zema intimitāte, tuvība, bez atklātas komunikācijas grūti uzturēt emocionālo tuvību. Un kādas vispār ir sekas, kad ir šis komunikācijas trūkums? Pirmām kārtām attiecības pasliktināšanās. Bez komunikācijas attiecības kļūst tādas virspusējas, nestabilas, palielinās spriedze un konflikti, neizrunātās problēmas uzkrājas, un tās var uzkrāties patiešām gadiem ilgi, gan 5 gadus, gan 10 gadus, gan vēl vairāk gadus, un tas var izraisīt patiešām lielākus un nopietnākus strīdus. Tieši tāpat arī emocionālā atsvešināšanās partneri var sākt justies kā svešinieki. Viņi sāk it kā dzīvo vienā mājoklī, bet viņi reāli jūtās kā kaimiņi savā starpā. Un pat šķiršanās vai attiecību izjukšana, ja komunikācija netiek uzlabota, attiecības var vienkārši beigties. Pienāks brīdis, tad, kad vienam vai otram tas viss apniks, un vienkārši tās attiecības izbeigsies. Kā tad uzlabot šī komunikācijas attiecības, prasmes tieši starp vīrieti un sievieti? Atvērtība un godīgums, mēģināt runāt pat par tādām grūtām un svarīgām tēmām un nebaidīties no otra cilvēka reakcijas. Aktīva klausīšanās, ne tikai runāt, bet arī patiesi klausīties, ko patiesi vēlas tavs partneris. Un izvēlēties, protams, piemērotu laiku un vietu. Sarunām notiek brīvā un mierīgā atmosfērā. Un, protams, jāizsaka ir savas jūtas. Ar tādiem teikumiem, kā es jūtos skumji, kad, un izteikt patiesas savas jūtas, nevis vainot savu partneri. Meklēt kompromisus, meklēt risinājumus, kas apmierina abus šos partnerus. Un, protams, tad, kad jūs paši netiekat galā, tad nepieciešams vai nu iet uz pāru terapijām, vai nu var šeit un tagad noskatīties bezmaksas webināru Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām, un pēc tam noteikti ieplāno pie manis bezmaksas konsultāciju. Un tiekamies jau nākamajos video.